arī Ātis portālā jautā, daudz mediju publicējuši ziņu, ka bijusī valsts zemes dienesta vadītāja Elita Baklāne Ansbergina cenšas panākt šo te valsts zemes dienesta arhīvā ēkas būvniecību Ventspilī un saista to, ka viņš šobrīd strādā Ventspils domas ekonomikas nodaļā. Vai jums ir komentārs? Jā, viņa tik tiešām uzvarēja konkursu uz šo te amatu, atstāja labu iespaidu. Un kad man amerikāņu televīzija jautāja šo jautājumu, es runāju TV3, tā ir amerikāņu televīzija. Žurnālists viņam teica, kāpēc Rīgā jābūvē? Viņš saka, kāpēc Ventspilī? Es saku, kāpēc Rīgā? Kāpēc ne Ventspilī? Kāpēc Rīgā tagad būvē muzeju arhīvu? Rīgā būvē muzeju arhīvu. Kāpēc nevienam tādu jautājumu nav? Bet ja Ventspilī arhīvu, tad tas kaut kas sensacionāls, šausmīgs. Saprotat? Pa valsts naudu Daugavas stadionu rekonstruēs Rīgā. Nav nekādu jautājumu. Ja Ventspilī, kā tā var būt? Un tāpēc es saku, Ventspils ir Latvijas Republikas kā suverēnas valsts, suverēna pilsēta, Latvijas Republikas sastāvā, un kāpēc, lai Ventspilī nebūtu arhīvs, mēs zinājām, ka viņi to meklē tādu, un mēs viņiem piedāvājam vairākus variantus, ka mēs paši būvējam, ka mums ir zeme ko, bet tā ministrija pat arī pieņem lēmumu. Rīgas publisko biblioteku uzbūvēja. Kur? Rīgā? Rīga, Nacionālā biblioteka. Tā ir publiskā biblioteka par 60%. Kāpēc nav jautājumu, kāpēc Rīgā būvē publisko biblioteku? Nav jautājumu. Jauno teātri. Kāpēc Rīgā būvē, kāpēc nebūvē Jelgavā vai Daugavpilī ēku? Kāpēc ne Ventspilī? Jūs saprotat? Tad pieeja tāda, ja Rīgā, tad tur viss ir kā. Ja ārpus Rīgas, vēl pie tām Ventspilī, šausmas kāds briesmīgi. Tur pat jau tā kā jātiesā cilvēks par to. Normāli. Mums jau starp citu ārpus Rīgas tās valsts institūcijas, valsts iestādes ļoti maz. Ļoti maz. Tā kā viņas arhīvam, protams, nav jāatrodas Rīgā. Kāpēc es tagad būvē muzeja arhīvu, kāpēc būvē Rīgā? Kāda vēlna pēc? Varēja uzbūvēt Zilupē. Būtu darba vietas. Jo tie viņi nav jāņem ārā, tur jau digitāli viss ir.